tikko tā, kad pilnīgi acis tā. Jā, tikko pamodāmies. Kāpēc, ka saules. Es saku, ir savu spīti jāmošās. Kikeregu, jau te redz. Skatās. Man liekas, ka viņi neredz. Eku mūsu telts. Mēs te kārtojamies. Un re, kur ir lielais bročko. Un visa pilsēta tur ir. Esam atraduši vietu, kur palikt Šveicē. Jādodas uz Šveici tagad. Kaut kā mazāk par 200 kilometriem, un tad mēs paliksim 2 dienas, ja mēs šodien nokļūsim tur. Čolsi, bišķi neēdz ilgi, labi visa tā. Uz veikalu jāaiziet. Mēs pērkam ēdienu ar Juri. Sapirksimies, un tad jau sāksim domāt, kā tikt uz Šveici. Apmēram jau ir izdomāts. Bet, esam jau nopirkuši sieru, dēsiņas. Mēs pat nopirkām vistu burgerīšu. Tas pagaidām viss, un tagad jāpaņem kāds auglīts. Eku Jūras jau šiverēja ar augļiem. Atkal bija pietuvināts. Kas te ir? Es viņu katru reizi tīši ņēmu pats. Jā, atnācām atpakaļ uz mūsu vietiņu, kur guļam, un atkal notika nelaimīt man. Šitādi te. Atkal brilles sašķaidīja. Šīs nav pirmās jau. Varējuši iet šitāds te. Kas tas ir? Karta ar padīris, bez jārā. Jūri, pasaki. Karta nebija forši padirst. Reku Jūras zog ūdeni. Reku maziņš sunīts. Mūsu mazais draudziņš. Nav tas ūdens labs. Tas nav. Nav ūdens. Tas nav. Tad tu žēlē iekšā? Ej, dīlais. Pagaršo bišķi. Tikko nostupējām vienu cilvēku, un tā reāli bija sieviete! Un viena pati galvenais, kaut kas tāds mums nav vēl bijis. Viņi mums aizved bišķiņu uz priekšu, uz labāku vietu. Un te atkal ir ļoti skaists skats, visur ar kalniem. Mēs meklējam mašīnu, ar ko aizbraukt, un te laikam tojās vētra. Aiziet! Mēs stopējam un lietas līst. Un reāli mēs gribam tikt prom. Zilais valis, viņš ir sarkanā īve. Mēs tagad braucam, mums aizvedīs tieši līdz tai vietai, kur mums vajag. Tieši tur vajag. Raudiens nāk. Viņš jau raudien. Speciāli mūsu dēļ apstājās, lai mēs varam uzņemt bildes. Ej, tu nos. Es vienkārši, es nezinu, kur es. Wow, posti! Ej, tu nost! Pagā, ka mamma šito vēl redzēs. Pagā, es pats sev arī gribu nofišķēt. Vai būs? Reku pret šito kalnu zirga, reku būs bildes. Es arī? Jā, to nāk. Paldies tev. Lūdzu tev. Šitas ir cik kalns augsts? Kilometrs? Vairāk pa kilometru. Augsts ir. Tepat ir augstāks, jā. Augstāks. Bet man patīk tas augstums. Jā. Tev moškajiem? Jā, ejam, esam safačējuši. Jā. Jā. 1 meter, 2 meter, 3 meter, it's down here. Wow. Yeah, of course so, yeah. Up to 15. Okay. 15. Wow. 15 metrs sniega.
pasaki. Mēs esam Šveicē! Nu viss ir, mēs esam Šveicē. Sapņu Mēs valstī! esam Šveicē un reāli mēs pa vienu dienu mūs atved no Austrijas. Gals un mēs galvenais tik agri arī, nu nav vēls. Kamēr viņš priecājas, es mēģināšu atrast māju. Viss ir sēžam, gaidam mūsu uzņēmēju. Jā, mums piedāvāja. Mums ir uzņēmējs, nu nē, tas, kas mums uzņem, kā viņu nosaukt. Par jauko cilvēku, jā. Mēs viņu te gaidam, sēžam, un tagad mēs domājam, ka mēs Vācijā es neredzēju nevienu bombas. Tu redzēji kaut ko? Nu, kaut kādas bomžoidīgos Čehijā bija daudz, un Austrijā arī nebija. Redzēsim, kā ir Šveicē. Tā ir diezgan interesanti. Šitā izstāsta kā Itālijā bišķi. Jā, izstāsta kā Itālijā, reku ieliņas, reku Urtigais kalns, reku ieliņa. Mēs te laikam dzīvosim. Pagā, reku vēl tāda ieliņas, reku aiziet ieliņa, un reku ir kalns, un reāli augšā kalnā ir, pagā. Un reku augšā mums ir kaut kāda statuja un reku karoks. Reāli viņa labāk redzēta kamerā nekā ar aci. Un es ceru, ka mēs rītā tur varētu nokļūt. Ja tur var iet, tad mēs mēģināsim. Bišķir. Karači, es nezinu, kur mēs esam nokļuvuši, kaut kādā mājā. Mēs atkal esam vieni. Un šoreiz šie cilvēki mazliet interesantāki. Nu, pēc gaismas jau var pateikt. Pasēdēšu to gaismu. Es nezinu, vai var labi redzēt. Es nezinu, var stāstīt kamerā. Var stāstīt? Pasaka, mūs uzaicinājumu, tu visu. Mūs uzaicināja uz kaut kādu pārtīju, lai mēs nākam. Es nezinu, ko vēl teikt. Šie cilvēki ir tādi interesantāki, jā. Labi, tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Reāli tikko takas pavalda mūs aizved Šveicē. Jā, tas bija nenormālāk. Brauksim ātri ar vilcēm prom. Ej, Jūri! Ūdenskritums! Ūdenskritums! Ej, tu nost! Wow!